Čau visiem, ar jums var kopā darām, un šodien es filmēju jaunu video. Šodien nolēmu uzfilmēt story time, bet es domāju, ka iesākt jaunu video sēriju nav gudri, tāpēc, ka tādas sērijas ir visiem. Tagad YouTubē ļoti populārs ir trends šīs te story times, kur YouTuberi stāstu par kaut kādu savu piedzīvojumu, par savām domām vai par kaut kādu tēmu, kas aizskar daudzus, un es vienkārši to apspriežu pati ar kameru. Parasti tādos tipu video visiem YouTuberiem ir krūze ar tēju. Tā kā pēc idejas es nedomāju, ka jums baigi interesē, kā es pļumpēju tēju, es vienkārši griezīšu ārā tos kadrus, kur es dzeru. Tāpēc nebrīnieties, ja es visu video laikā nepadzeršos. Šodien ir 26. jūlijs, un es nolēmu nofilmēt video. Video man iznāca pavisam nesen, bet es ceru, ka šo video es samantēšu ļoti ātri, jo kamēr man ir spilgtas emocijas un svaigas atmiņas, es gribēju ar jums padalīties par manu pirmo darba pieredzi. Viss notika tā. Sāksim ar to, ka es strādāju bērnu dārziņā ļoti tuvu pie savas mājas, un aiziet no mājām man ir burtiski 1 minūte līdz bērnu dārziņam. Un es nezināju, kur es strādāšu, par ko es strādāšu, es tikai zināju, paldies Dievam, man būs jāravē dobas. Tas ir tas, no kā es baidos, un man ļoti nepatīk fiziskais darbs. Un netīrs darbs. Un vispār darbs. Es atnācu uz bērnu dārziņu 8 no rīta šodien. Audzinātājs, jeb auklītes pat nezināja, ka es atnākšu, un viņas bija diezgan izbrīnītas, ka es sarunāju ar vadītāju. Un kā man īstenībā jāsāk strādāt augustā, bet es paprasīju vienu dienu atnākt vienkārši, lai saprastu, kas tas ir. Un es atnācu 8 no rīta. Es ienācu, bija diezgan daudz bērnu, un auklītes nezināja, ko lai es daru. Viņas pateica, palīdzi salikt tam puisītim puzli. Un tā kā tā bija pirmā darba diena, un vispār pirmā diena tajā bērnu dārziņā, nevienu bērnu es nepazinu, un audzinātājs arī ne, kaut gan es pati pabeidzu to bērnu dārziņu, bet ne pie tām audzinātājām, tāpēc es viņas nepazinu, un nevarēju brīvi sarunāties vai kaut ko jautāt, vispār interesēties par to, kas man ir jādara, un es vienkārši piesēdos pie tā puisīša, un sēdēju un skatījos uz viņu. Man ir diezgan labas attiecības ar bērniem, bet kā iesākt šo sarunu, es īsti nezināju. Un tad pie maniem piegaida viens puisītis, kuram liels paldies, tāpēc, ka viņš pateica, čau, kā tevi sauc? Viņu sauc Martins, un viņš ir ļoti draudzīgs puisītis. Mēs sadraudzējāmies, un viņš mani iepazīstināja ar visiem saviem draugiem un citiem bērniem. Man kļuva daudz vieglāk, kad es pazīstu bērnus, un viņi paši ar maniem runā. Un es sadraudzējos, un visu atlikušo laiku, spēļu laiku, es pavadīju ar viņiem. Mēs likām puzles, runājām, viņi man uzdeva kaut kādus jautājumus, cik tev gadi, kur tu mācies, ar ko tu nodarbojies. Un pēc tam bija brokastis. Es vēlreiz sajūtu bērnu dārziņa garšu. Ēst var, bet neilgi. Es pēdu brokastis kopā ar viņiem visiem. Viņiem ļoti gribējās, lai es sēžu viņiem blakus. Viņi pilnīgi pat cīnījās par to vietu, kur lai es sēžu. Priekš manīm tas bija kaut kas jauns. Mēs esam pazīstami 10 minūtes, un jau es jūtos kā savējā. Godīgi sakot, man vieglāk bija runāt ar bērniem nekā ar audzinātājām un skolotājiem. Un tad mēs gājām ārā. Un tas puisītis un vēl viena meitenīte, es gāju ar viņam ārā aiz rociņām, un visu ceļu viņi turējās aiz manām rokām. Īstenībā bērni ir diezgan paklausīgi, un viņi mani klausīja, bet jau pēc tās pastaigas es ritīgi piekusu, jo pēc tam, kad mēs atnācām atpakaļ uz bērnu dārza teritoriju, mēs gājām uz laukumiņu. Tā bija nāve. Tas, kas seko man Snapchatā, gan jau redzēja manu storiju, kā kaut kur apmēram 10 bērni man ir apkārt un spaida manu vēderu. Mēs no sākuma spēlējām ķērenes, pēc tam augstāk par zemi, pēc tam paslēpes, pēc tam zombiju paslēpes, un tādu spēles vispār dzirdēju pirmo reizi, bet viņi to visi zina. Un kā viņi skaita, lai uzzinātu, kurš būs soda? Viņi, ziniet, saliek kājas kā pēdiņas spēlē, es atceros tāda bija. Viņi saliek pēdiņas tā aplītī, un tas puisītis, viņš skaitīja līdz 10 pa katrai pēdiņai, un uz to, uz kuru viņš apstājas, tā pēdiņa lido projām, un viņi tiešām nebūs voda. Un tā, kas pēdējā paliek, tā savukārt
kļūst par odu. Tādu skaitīšanas veidu es vispār redzēju pirmo reizi. Bet atpakaļ pie tēmas, mēs izspēlējām tiešām ļoti daudz spēles. Bērni ir ļoti, ļoti aktīvi, un es nekad savā dzīvē nebiju tik daudz skrējusi. Skriet man ļoti nepatīk, un ir īpaši ar bērniem, kas skriet tev pakaļ. Tad mēs izdomājām, drīzāk viņi izdomāja, ka viņi visi ķers mani, un es vienkārši no viņiem visiem bēgšu. Un tas bija briesmīgi. Es izturēju apmēram 3 minūtes, un tad notika tas, kas bija istorijā. Īstenībā man patika, tāpēc, ka es tajā brīdī jūtu kaut kādu saikni ar bērniem, un mēs esam pazīstami burtiski dažas stundas. Tad mēs ienācām atpakaļ bērnu dārziņā, mēs pēdām pusdienas, kas jau bija labāks par brūkstīm. Es sapratu, ka tur bērniem ir ļoti liela disciplīna. Ja tu pāēd un neapēd līdz galam, tad nāc paldies, es vairs negribu. Ja tu to nepasaki, tev ir jāpēd līdz galam. Tad tu pasaki to, ko tu nepēdi, izmet un ieliek otro. Un tad tu apēdi, paldies, bija ļoti garšīgi, pacēji noliet šķīvjus, krūzes, karotes, noslauki savu palikti, drīzāk tas bija jādara man, es slaucīju visus netīros galdus. Pēc tam mani palaida pusdienlaikā, kas ir diezgan obligāti, jo kaut gan es tikko paēdu pusdienas bērndārziņā, es atnācu uz mājām un paēdu pusdienas vēlreiz. Pa to laiku, kamēr es ēdu mājās, viņiem bija pusdienlaiks, viņi visi gulēja, un man bija jānāk atpakaļ uz 3, es atnācu, un viņi vēl joprojām visi gulēja, un tas izstījās ļoti, ļoti jauki. Bet es nezināju, ko darīt, jo tā kā es nerunāju ar tiem skolotājiem īpaši, un visi bērni guļ, un es vienkārši sēdēju pie skapīšiem, spēlēju Heyday. Kad bērni pamodās, mēs paēdām launagu. Es sapratu, ka man launags nepienākas, jo tur bija bulciņu skaits tagad tieši. Un kaut gan palika pāri dažas bulciņas, man pat nepaprasīja, vai es gribu. Jā, tā kā es bez launaga. Mēs drusciņi atkal paspēlējāmies, un tad mēs gājām atkal ārā uz laukumiņu. Un tas jau bija 3:30, kad man īstenībā darba laiks bija beidzies, un tā kā es biju ļoti piekususi no šīm visa bērnu, es vienkārši paprasīju audzinātājai, es drīkstu iet mājās, jo pēc 24 man var iet mājās, un es gāju uz mājām. Man liekas, es viņai nepatīku. Un tad, kad es gāju prom, visi bērni bija diezgan bēdīgi. Viņi teica, ka tu atkal atnāksi pie mums. Es teicu, tiksimies augustā. Un mēs ar to puisīti, kas pirmais pienāca pie mani, mēs izdomājām mūsu sasveicināšanos. Visi bērni mani nāca apmīļot, un kad es gāju prom pa vārtiņiem, visi man māja. Un man bija tāda sajūta, ka jā, pagāja viena diena, un viņi jau tik ļoti ir pieraduši pie manis, un es domāju, ka paies šis mēnesis, pa kuru man ir jāstrādā, nu tas būs vienkārši bomba. Atnākot uz mājām, es jutos ļoti piekususi, ka vienkārši apgulos gultā un aizmigu, un nogulēju līdz vakaram. Vienmēr sakot par manu pirmo darba pieredzi, es neteikšu, ka tā bija slikta darba pieredze vai kas tāds, bet tas bija grūti, un es nezinu, kā es izturēšu to mēnesi. Esmu ļoti priecīga, ka vispār jauniešiem dod tādu iespēju strādāt kaut kur. Es jau iepazīstos ar to, kā tas ir strādāt, un man par to dod naudu. Ja jums pilsētā ir tāda iespēja strādāt vasarā, tad noteikti pierakstaties. Kaut gan tur ir loterija un iespēja iekļūt ir diezgan maza, bet es saku labāk censties iekļūt. Paldies, ka nostījāt šo video, obligāti spied like un subscribe, ja to vēl neesat to izdarījis. Tiekamies jau nākamajā video. Atā!